Darova, Brunčik. 3-0 Grobiņu. Teiš, Džek. Ej, вот šīdik biedru. David, var es tev palūkšu uz ātro interviju? Viņam tik sāpīgi uzkāpus kājas. Čau visiem! Šodien mēs braucam uz Liepāju. Grobiņa pret... Ko spēlē Grobiņa? Pret Jelgavas spēli tieši tagad. Liels paldies Avisam par šo skaisto mašīnu. Ar šo skaisto mašīnu mēs tagad dodamies uz Liepāju. Uz Liepāju spēli arī šodien. Man būs akreditācija, man būs tāda vēstība. Varēšu skraidīt garu laukumu. Esmu sarunājis arī mazo interviju pēc spēles ar Jāni Krautmanu. Tagad dodamies uz Liepāju. Visi forši. Let's go! Tā, nu ko esam tikuši līdz saldum. Klasiskā pauzīte saldus cirkulītī. Tolete, ūdentiņš. Ārā ir ļoti silti. Tagad braucam satikt Jāni Krautmani, Grobiņas spēlētāji. Mums šodien ir arī ātrā piegāde, futbola apavu piegāde uz Grobiņu. Tāpēc vedam nodot džekiem jaunos bučus. Uzreiz arī uzdosim pāris jautājumus Jānim Krautmanim par sezonu, par budžeta pieaugumu klubā. Nu ko, es atbraucu līdz Liepājai. Čau, tu līdz tev iedošu buču. Sezonas sākums jau ir tev pēc 3 stundām. Kādas sajūtas? Sajūtas ir ļoti labas, ilgi gaidītas sajūtas. Ļoti labi pavadījām šo pirmsezonu, tā kā jā. Ir ļoti labs sajūtas. Man kolēģis Valds iedeva tādu informāciju to, ka futbola klubam Grobiņai ir palielinājies budžets šai sezonai. Vai tu kā futbolists jūti to, kad ir nopietnākas visas sagatavošanās, kad ja budžets aug tā, tad ar domu, kad lai paliktu virslīgā? Nē, ir, protams, nopietnāk, jā, tas ir jūtams. Mums ir treniņi palikuši vairāk. Mums ir arī savs office, kas tur atrodas. Pie filmēšu parādīšu jums? Viss priekš tā, lai atjaunotos pēc treniņiem, pēc spēlēm, tāpēc jā, viss ir nopietnāk. Ok, tagad tāds bišķīt no manis jautājums tāds, kā ir, kad spēlē, kad treneris ir Viktors Dobrcovs un komandā spēlē viņa dēls? Ir tā, ka, tu zini, ka viņš tāpat spēlēs, jo tas ir viņa tētis. Kā ir? Ir šitā te vai nav? Nē, tā nav. Es domāju, tā nav. Deivids sevi pierādījis, ka viņam ir jāspēlē, viņš trenējās ļoti labi, tāpēc tas nav tāpēc. Ok, un pēdējais jautājums, ilgi tev vairāk neaizskavēšu, kas ir 3 spēlētāji no Grobiņas futbola kluba, kas man un mūsu skatītājiem būtu šīs sezonas laikā jāpaskatās, ka viņi varētu būt galvenie jūsu komandas špīleri. Emīls Knapšs jāpaskatās obligāti. Jā. Uzbrukumā mums tāds leģionārs jauns ir Gijs. Jā. Tu viņu droši vien ieraudzīsi šodien. Jā. Un tas pats Deivids jāstāsta. Ok, labi. Tātad veiksmi Grobiņai, veiksmi Jānim un paldies liels, ka atbildējis pāris jautājumiem. Tātad šis ir Grobiņas ofisiņš. Ļoti smuks logo. Vairāk es pirms spēles labāk neaiztikšu viņu. Un tad jau pavisam drīz dodamies uz spēli. Mēs nomazgāsim mūsu skaisto Toyota Corolla. Tādā vējā riktīgi kaifs mazgāt mašīnu. Tagad braucam pie Bruno Meļņa, Liepājas spēlētāja, pie mana labākā bērnības drauga. Darova, Brunčik. Tātad esam atbraukuši uz Liepāju, satikuši Liepājas galveno špīleri Bruno Melni. Tālāk izdomāsim tūlīt, ko daram. Man līdz Grobiņas spēlē ir palikuši 2 stundas, tā kā tā. Tā, nu ko esam atnākuši uz Liepājas galveno stadionu. Pastīsimies, kas te notiek. Nu, Brunčik, pastāst man lūdzu, kā tev ir pārvācies uz Liepāju, kā ir šeit Liepājā? Forši Liepājā. Kā vispār futbols pilsēta? Profesionāli ļoti. Var just? Var just atšķirību, protams, jā. No vietām, kur bija iepriekš, tāpēc man ļoti patīk, es te varu pateikt tā. Cik šo sezonu punktus tu gribētu sasniegt, lai sezonas beigās es tev uzdodu vēlreiz šo jautājumu un tu pasaki, ka ir labi? Nevar tā konkrēti teikt, cik punktus, jo vienkārši katrā spēlē jāmēģina izspēst maksimumu. Jā, ideāli. Paldies tev liels. Tātad šis ir tas tunelis, kur tu dabīgajā sagumā iznāks ārā uz spēli. Es tev atklāšu noslēpumu, arī uz mākslīgo mēs iesim ar šo tuneli. Arī uz mākslīgo tepat. Tepat ir laukums. Nu nav viņš baigi labais, jā. Protams, ka nav, tagad tikko ziema beidzās.
Tātad izējam tūlīt uz mākslīgā seguma. Te ir nereāls vējš, kā jau vēja pilsētā Liepājā. Tagad šeit mākslīgajā segumā nekā nav, nekas nenotiek. Bet jau pavisam drīz, jau pēc kādas pusotras stundas, te būs pilns ar cilvēkiem, pilns ar grobiņas faniem. Tā kā tā. Tātad tiešā ieslēgšanās braucam tieši šobrīd uz spēli. Līdz spēles sākumam jau ir palikušas 30 minūtes. Parādīsim sākumā merču. Sveiki! Sveiki! Šādu skaistu merču šajā spēlē var dabūt. Nu, es domāju, ka grobiņi uzvarēs 2-0. 2-0, es laikam būšu bišķi pieticīgāks, es teikšu kaut kādi 2-1. Ok, tev nav augsti? 2-1 man, ne? Vai izstāst, ka man ir augsti? Izskatās, ka vēstītai nav baigas silti. Čau, vecīt. Čau, vecīs. Kāds predictions uz šodienas spēli? Neizšķirts. Neizšķirts? Kas uzvarēs? Re, kur te nav maz stūrīši piefilmējuši laukumu. Bēm. Man prieks, ka šeit visi zina, ka es braucu filmēt vlogu. Visi saka, un tas no Ārturs no komandas. Popularizējam futbolu. Es gaidu daudz golus, ļoti labus momentus, atsaucīgus fanus, ka es nākšu prasīt jautājumus un man nesūtīs kakāt. Ar jums bija forši, bet es eju pie laukuma. Čau, vecīt. Čau. Kādu gaidi, kāds būs šīs spēles rezultāts? 3-1, grobiņai pa labi. Grobiņai pa labi, bet man likās, ka tev ir Jelgavas logo un saka grobiņu pa labi. Nekad. 2-1. Kas uzvarēs? 3-0 grobiņi. Teiš, Džek. 2-1 grobiņas labā. 2-1, mums, grobiņai. Grobiņu uzvarēs. Okay. Kā tev šķiet, kurā vietā šogad tu grobiņu paliks virslīgā? Trešā? Ok. Tātad rekur komandas spēlētāji tūlīt nāks ārā laukumā. Vēl pilns tribīns. Lūdzu, godināsim Latvijas Republikas valsts himnu. Nu, ko tā teikt ar šo himnu arī? Sākam šo spēli. Es, kā tagad es neesmu futbolists, es nekad nesapratīšu, kā džekiem, rekur krekliņā un šortos, bez termo, bez cimdiem, bez šālītes. Man, kas es būtu futbolists, man karjeru beigtos pie pirmā mīnus grādiem, jo es vienkārši saslīpu no rangīna. Tā, mums vajag nofilmēt bumbu, kā izstās bumba. Kā izskatās šīs sezonas virslīgas bumba. Tāda ar šādu foršu krūtinājīgu bumbu spēlēs šogad virslīgā. Viktors Moros ir atbraucis uz šo spēli. Kāpēc un ko viņš te dara? Skauto, jā, grib labākos grobiņas spēlētājus paņemt. Cik tas bija sāpīgi! Ļoti ātri Jelgava atklāja šīs spēles rezultātu. Wow! Dzirdēju, Džeki, rekur Ārturs! Tik ļoti. Tā arī man likās, kur tad ir tie grobiņas fani palikuši. Parasti jau grobiņas fani ļoti skaļi. Reik tātad policijas sirēna skanē. Vai mēs varam visi kopā pateikt grobiņā? Vot, let's go! 3, 2, 1, grobiņā! Let's go! Galvenais, ka ne policija. Ļoti nopietnas soda sitiens pie Jelgavas vārtiem. Grobiņā jāgūst vārti. Tieši rokās vārtsargam.
Luj. Ai. Jelgava izstās labāk. Tiešām, Jelgava izstās labāk. Jai. Viņam tik sāpīgi uzkāp uz kājas viens otram. Ej, tu nost. Galvenais ir respekt. Tomēr izskatās, ka Jelgavas aizsargam 5. būs. Tomēr izskatās, ka būs savainojums. Izskatās, ka būs sāpes. Ir tiešām ļoti sāpīgi viņam uz potītes uzkāp. Noteikti tas nebija tīši, bet faktu tas nemaina. Tas tiešām izskatījās ļoti sāpīgi. Jā, es pateicu. Es tiešām domāju, ka šis ir liels zaudējums Jelgavas komandai. Būšu godīgs, es šo Džeku nezinu, bet izskatījās, viņš tiešām deva lielu drošību aizsardzībā. Galvenais tiešām, lai nav tā, ka šis savainojums Jelgavas salauž. Piespiedu maiņas. Domāju, ka futbolā ir vissāpīgākais un visbēdīgākais, ka tu nevari turpināt spēli dēļ kādas spēles momenti, kur tu nejauši, nebija speciāli, nesit speciāli viņš viņam pa kājām. Es domāju, tādas maiņas ir visbēdīgākās. Nu ko, pirmā nopietnā iespēja Grobiņai aiziet. Nu, aiziet, bišķīt. Kur tev bija pārkāpums? Vot šī tik pietrūk. Ai. 3-1 Grobiņu. 3-1, jā? Jā. Nu šī jau ir pirmā nopietnā Grobiņas iespēja iegūt vārds. Jā, aiziet kā spēle, sāk sitien, tā arī kur fani pamostās. Tikmēr no pirmā puslaika jau palikušas tikai nieka 10 minūtes. Te uzbrukums Grobiņai nesanāk, bumbu atgūst Jelgava. Jelgava aiziet pozicionāli piespēle, maina flangu. Rekur aizsargs tālāk pagarina. Centrā 9. numurs ļoti labi uzliek korpusu sods. Bez kārtiņām. Pagaidām tikai viens Grobiņas spēlētājs ir ticis pēc zeltainās kartītes. Reku te tiesnesis kaut ko grib aprunāties, pateikt, kā te vieta laikam. Kas par vārtu iespēju gūšanai Jelgavai. Atkal Jelgava. Aiziet. Let's go. Šīs ir tavs moments. Nav labi, bet būs labi. Tu čeki pamaikt visu kopā uzreiz, lai ir pasakat mammai, čau, tēti, vēl kā minūtē. Čau! Atkal čau! Nu, ko teikt? Uno! Jā, tas būs YouTube vlogā, var pateikt mammai, čau. Čau! Tagad tātad pastāst, ko darīs. Mēs parastījām bumbas ar Grobiņu jau kādu laiku apakaļ. Un tagad iedošu faniem maziem celšanām. Uz katras no šīm bumbām ir visu Grobiņas spēlētāju parakstu. Jā, tieši Var man vienu? Es labprāt vienu, bet tev ir jāiet tribīnēs. Bumbu iesim tribīnēs. Varēs vienu iemetīšu tribīnēs? Davai, ok, let's go, ņem to. Bamba! Aiziet! Sorry, Džeki. Ejam tālāk. Oi! Džeks, kas sēdēja, nemaz negaidīja bumbu.
Pa galvu aiziet. Tas ir no šitā bija pirmā reize? Jā, šī bija pirmā reize un būs vēl visā aplipa vienā reizē. Okay, paldies. Tikmēr tieši tagad paralēli notiek spēles starp Rīga FC un Supernova. Rīga izvirzās vadībā 2-0. Kā jums iet šodien? Labi. Bīstams sots pie Grobiņas vārtiem. Ļoti nesmuki, kur Jelgavas spēlētājs pagrūda Grobiņas kapteini. Par to viņš nopelnīja zeltaino kartīti. Mārcis Peilāns ļoti nesmuki pagrūda Grobiņas kapteini. Rekur tātad mēs tuvojamies Jelgavas vārtiem, jo uzbruka Grobiņa. Jānis Krautmans dodās laukumā, let's go! Man šķiet, ka viņš pat spēlēs mūsu malā. Grobiņas sastāvā veikta spēlētāja maiņa. Laukumu ir atstājis numur 11 Vītauņierts Raščevskis. Viņa vietā laukumā devās spēlētājs ar 7. numuru Jānis Krautmanis. Labi, Krautman! Ļoti labi! Aiziet! Jāskrien atpakaļ! Kā Jānis Krautmanis. Jānis Krautmanis nopelna ļoti svarīgu soda sitienu priekš savas komandas. Kas par vārtu iespēja Jelgavai. Fani mostās. Ko Grobiņas fani arī ir pamodušies pēc pirmajiem vārtiem šī gada Vīrslīgas sezonā. Let's go! Viss tagad Grobiņai jāgūst 2. vārti. Tev viks netīt? Bišķi, jā. Saik! Kas par vārtu iespēja? Ej tu nost! Kas par iespēju? Iespējams pēdējais Grobiņas uzbrukums. Aiziet, davai, Džek. Nu? Ir, nu? Jā. Ar šo arī beidzās mana pirmā virslīga šī sezonas spēle. Grobiņa pret Liepāju beidzās rezultāts 1-1. Ļoti aizraujoša spēle. Grobiņai vajadzēja pamosties nedaudz ātrāk. Izskatījās, ka sākumā vairāk Jelgavai vajadzēja šo uzvaru, pēc tam jau viss bija kārtībā. Tagad centīsimies noķert Deividu Dobricovu. Mēģināsim noķert viņu kaut kā. David, var es tev palūkšu uz ātro interviju? Tātad pirmkārtām apsveicu ar pirmo sezonas punktu. Jā, paldies. Kā pašam pēc spēles? Kā jau parasti pirmās spēles uz mākslīgā laukuma, daudz emocijas, futbols, maz cīnījāmies.
Gribu pateikt to, ka šeit visiem faniem, kam prasīja, kas ir mīļākais grobiņu spēlētājs, un viss teica tieši tev. Tāpēc uz tev laikam būs diezgan liela atbildība šo sezonu. Es viņus nepievilšu, es jums saku, es jūs nepievilšu. Tātad šo jautājumu uzdod visiem virslīgas džekiem. Tātad cik punktus pagājušā sezonu tu savāc? Pats tu rezultatīvus punktus. Tu domā gols plus piespēle? 12. 12. Tātad cik šo sezonu tev ir jāsavāc gols plus piespēle punktu, lai pēc sezonas tu būtu apmierināts ar šo sezonu? Vismaz tik pārtu un vēl bišķiņu. Labi, paldies tev liels. Paldies. Es domāju, ka mēs beidzam šo Liepājas vlogu. Pirmā diena grobiņi pret Jelgavu. Paldies visiem, kas skatījās. Tiekamies nākamajos video. Pasaka paldies visiem, kas skatījās. Tiekamies nākamajos video. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā video.